perspektīvai, lai saprastu, cik dziļi tā bedra ir. Esam aptuveni 1,76 m garš, nu tad jūs jau redzējāt. Nu, šādi izskatās tā bedra. Šaura, īsa un nav dziļa. Manam filmēšanas kārtam izbeidzās baterija. Nu, grīdas kalšanu es vairāk nefilmēšu, jo tur jau nekas interesants nav. Un tad jau varbūt pa brīdim pieslēgšu, ja nu gribēsies kaut ko parādīt. Jāizvāc vēl ripat repīts, lūžņi. Es biju domājis, ka apakšā ir smilts, kas ir sasēdusies, un tāpēc tā grīda sāk drupt. Patiesībā zem tā cementa apakšā ir ķieģeļi, un dažās vietās pat ir akmeņi salikti, bet, nu, te kā jau pēc tiem gabaliem var redzēt, un šitas pat patiesībā ir biezs, bet tas biezums te visu laiku varīja, un viņš nekas nav, tur 3-4 centimetri, nav pat 5. Es neesmu nekāds ciltnieks, bet es zinu, ka 5 centimetri tas būtu kā minimālais, optimāls cementa biezums garažā. Nu, jāturpina kalt. Tā, nu esmu izkals visu to te priekšpusi. Tur gan bija ritīgi labais betons, vēl joprojām rokas trīciņi kaļot. Viss grīda tāda varēja būt, tā varbūt nebūtu nemaz jābetonē, bet, nu, labi, ko nu vairs. Izkalšu vietu slieksnī, lai ar ķēru varu vadāt materiālu, ko es bēržu bedrē. Pavākšu bišķiņu te malā un tad pēc sekojoši jāberciet bedri. Darbojamies.
Nu, tik tālu ir. Domāju, kad sabēršu vēl visu šito izkalto betonu bedrē, varbūt vēl ielikšu kādu kārtu ķieģeļiem, man vēl tie ir diezgan daudz. Kroči jāskatās, jo tagad ir gaišs, es nevaru parādīt vienu interesantu štelli. Es vienu vakaru pieliku lāzeru, lai apskatītos aptuveni to līmeni, kāds ir šobrīd un kādā vajadzēs betonēt. Un, nu, tur ir labs skats. Un te ir tā interesantā lieta, ko es gribēju parādīt. Redzat, kur iet lāzera līnija? Viņi jau tur iedurās zemē, un uz šo pusi tālāko sienu neredz, jo tur ir saule, bet tur viņi vispār ir, es nezinu, no zemes kādi stabili 10 centimetri vairāk, 15, un galvenais, ka tai pusē man betonu nevajag tik dziļi. Betonu man vajag šeit. Nezinu, ko lai dara. Jārok tas te viss nost. Un šajā pusē vēl ok, daudz maz, bet tur var redzēt, cik slīpi aiziet tas viss. Esmu iesācis jaunu darbu, roku vaļā pamatus. Darba te ir daudz, te ir jārok vēl krietni lielāk kārt nost, jo te viss būs betona grīda, jo tas ir tas garāžu pagarinājums. Tad tur ir jāizrok viena kārta. Te es smalko smilti, jo sabēru vēl bedrē pa virs, viņi bišķiņ pažūs sasēdīsies. Un tad ir tāda interesanta lieta. Es jau visu laiku domāju par to, kā būs ar to garāžu grīdas līmeni. Un te es aptuveni esmu jau salicis. Tūliņ mēs štelēsimies. Tā. Tā, lāzers spīd, cerams, ir redzams. Iesim tuvāk, varbūt ir redzams. Tātad te sanāk tieši līdz ar vecajiem pamatiem. Tad, kad es ieliešu jaunos pamatus un nojaukšu priekšnost, es nokalšu virskārt. Tur gan ir ļoti ciets betons, un viņš grūti nāk nost, bet nekas, es kaut kādas centimetrs 5 nokalšu nost, un tad tā teikt, lai vecam lejās pāri. Pārējai grīdai vidēji sanāk, kā kurā vietā virs veciem pamatiem ir 7 cm biezums, citās tur ir 12 un 11 un man vismaz liekas pilnīgi pietiekoši, un tas ir tas, ko es tā teikt gribēju dabūt. Pagriežot uz tālāko galu, tā ejam tuvāk. Šeit, protams, augstums sanāk 18 cm, kas ir nenormāli augstu. Un pat cik tieši šī vieta būs, kā lai pasaka, tāds darbnīcas stūrītis, kurā stāvēs darba galds, tur nezinu, urpšanas darba galds, kaut kādi instrumenti, tam līdzīgi. Te nevajag ļoti, ļoti biez grīdu. Un par cik apakšā ir pagrabs, es domāju, ka tur es ielikšu vismaz 10 cm saucamo puķiku. Tas jau noēdīs nost to biezumu kārti nevajadzīgo. Un ieliešu grīdu, un tas sanāks kaut kādas stabils 7 cm 8 grīdas biezums, betona biezums. Plus vēl būs puķiks, kurš siltinās, lai no pagraba nenāk augstums. Kaut kā tā, es domāju, ka būs ok. Plus es domāju, ka es ielikšu apakšā, pirms es betonēšu, es ielikšu plēvi, lai vispār nenāk nekāds mitrums, jo par cik man blakus ir upe, te es gribētu teikt, ka mitrums ir, tāpēc es arī bedru cietēju diezgan daudz mitrums, un plēvē teorētiski vajadzētu nedaudz to aizsargāt un pasargāt, un plus pa vidu vēl būs armatūra. Tad jau, es nezinu, vajadzēja visam būt ok. Vakar cītīgi pastrādāju, izraku pamatus. Bet šodien sapratu, ka es esmu pārcentējis, viņas esmu izracis pārāk platus. Visu vakar domāju, ko es tur varētu darīt. Jo bērt apakai zem, tas nav variants. Skatījos video vispār par pamatu betonēšanu, jo to es daru pirmo reizi.
Nu, man pagaidām viena ideja ir. Skatīsimies, kā tas izdosies. Nu, ideja man ir šāda. Ķieģeļus sakrāmiešu kā tādu sienu, un lejot iekšā betonu, betons viņu izspiedīs uz sāniem, aizņems mazāk tilpumu, pie reizes būs, nu tā teikt, stiprāks, nostiprinātāks un veidne, ja? Un apakšā kā pamats arī ir stingrāks. Es vēl domāju, ka es ielikšu pa vidu kādu no šiem te betona stabiem, lai ir papildus balsts. Domāju, būs ok. Galu galā tā jau ir tikai garāža. Tātad, drupi sakot, ja tu esi slašariks, rēķinies ar liegu darbu. Kā es. Tik tālu ir. Mans svētdienas dienas lielais meistardarbs. Te vēl, protams, tiks nosegts ar dēļiem, lai betons nespiežās cauri. Viss, spraugas te ir baigi lielās. Bet kopumā ir ok, ir arī daudz maz līmenī. Var iečakot man inženieru tehnisko risinājumu. 10 armatūra ar skavām pieskavot, kas dod papildus stiprību un notur vietā. Protams, es vēl centīšos kaut kādus papildus balsts pielikt, lai neizspiež betonu, bet ir diezgan stingri, un es domāju, ka nebūs vajadzība. Nu, ko ir pagājis nedēļa, kopš es ielēju betonu. Pa to brīdi es veiksmīgi saslimu, tāpēc arī neesmu neko vairāk izdarījis. Vienīgais, ko es redzu, ir plaisas virsmā. Ja viņas ir tikai virsējā daļā, tad es aptuveni varu iedomāties, no kā tas ir. Ja tās plaisas būs dziļāks, tad es nezinu, no kā tas ir. Ņemšu beidzot nost veidini. Tad jau skatīsimies, kas tur ir. Nu, jebkurā gadījumā, ja tās plaisas ir tikai virsējas, tad es nopirku speciālu, tādu tā kā silikonu, kaut ko veidīgi, ar ko tās plaisas var aizpildīt, un cerams, ka būs ok. Bet tā jau skatāmies. Shadows spin, they steal the show. Heal
kamēr es te cītīgi darbojos, izrādās ir izlādējies mans darba aparāts kamera. Nu, izskatās šādi pamati. Daudz maz ir arī līmenī. Te var arī redzēt, kur ir nedaudz pēc krāsas atšķirīgs betons. Un tur arī tās plaisas ir nedaudz tādas dziļākas. Nu, tātad tas ir tāpēc, ka esmu lējis nedaudz šķidrāku. Un viņš noteikti ir vai nu pa ātri izkalts, vai es nezinu, kas tas ir pa vainu bijusi, bet, nu, domāju, nekas mirstams tas nav, ja tā jau ir tikai garāža. Aizpildīšu ar hermētiķi. Būs ok.